Labdien, dārgie brāļi, māsas. Vēlos mazliet mazu īstu tādu pārskatiņu šodien ierunāt par draudzes vienotību. Es esmu tagad tajā tēmā, ļoti to studēju, lasu gan vecajā, gan jaunā derībā par vienotību. Un Bībele bieži vien uzsver tādu lietu kā viens cilvēks, kā viena dvēsele. Kad Dieva eņģelis atnāca pie Gideonu, tad viņš teica, un tu sakaus viņus kā vienu cilvēku. Pat tādās brīžos Dievs pielieto šos tēlus. Un vecā derība vispār ir ļoti interesanti ar to, ka mēs viņu nevaram izmest ārā, viņā ir obligāti jāskatās, jo jaunā derība arī ir būvēta uz veco derību. Ļoti daudz, kas tur tiek paņemts, un visi 10 baušļi tiek pārvērsti 2 baušļos, mīl sevi, mīl savu kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi un dvēseli, un mīl savu tuvāku kā sevi pašu. Tad redzat, vienalga, visi 10 baušļi ir šajos 2 baušļos ielikti. Un tā tālāk mēs varam daudz par to runāt, un arī Pāvils vēstulēs raksta par to, ka viss, kas notika vecā derībā, tās bija kā zīmes mums, lai mēs tā nedarītu. Un šodien es gribu lasīt no Rūtas grāmatas un pārunāt mazliet notikums Rūtas grāmatā. Tad jūs zinat, kā Naomija ar savu vīru aizgāja uz Moabas zemi, tur dzīvot, un ar viņu aizgāja, tur bija 2 dēli viņai, ja? Un Naomijas vīrs, viņš mirst, un pēc viņi dzīvo 10 gadus vēl tajā Moabas zemē, jo Izraēlā tajā brīdī bija bats, un mirst tie abi 2 dēli, mirst arī tie abi 2 dēli, tas ir Mahlons un Kiljons, un viņiem katram bija pa sievai. Un Naomi palika ar savām vedeklām, un tad viņi pēkšņi uzzina informāciju, ka Dievs ir piemeklējis Izraēlu tautu, un ka tur ir maizīte atkal, un viņi taisās doties atpakaļ, un vedeklām saka, jūs dodaties pie savas tautas, es jūs svētīju, viņi izteica svētības vārdus un tā tālāk. Un viņas ļoti gauži raudāja un negribēja iet, bet viņi teica, neiet, jo man citu bērnu nav, un ja pat arī varētu es piedzemdēt, tad jums būtu pārāk ilgi jāgaida, tāpēc tas nav iespējams doties atpakaļ. Viena no vedeklām, Orpa, skūpstīja vīrmāti un aizgāja, bet Rūte palika pie viņas, 14. pants, ja? Rūte nekur negāja. Tad tā sacīja, redzi, tava vīra brāļa sieva griezusies atpakaļ pie saviem ļaudīm un pie sava dieva. Griezes arī tu sava vīra brāļa sievai pakaļ. Bet Rūte sacīja, nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kur tu iesi, arī es iešu, un kur tu mitīsi, tur arī es mitīšu, tavi ļaudis ir mani ļaudis, un tavs Dievs ir mans Dievs. Nu, lūk, uz šo mazo rakstvietiņu, 15. pants, es gribētu uzbūvēt svarīgumu būt viena draudzē vienotībā. Tad, kad tu apmeklē draudzi, kad tu esi draudzes daļa, tad es uzskatu un ticu, kad jābūt šādai nostājai. Jēzus ir līgavainis, mēs esam draudze, viņš tagad nav šeit uz zemes, bet mums ir dots svētais gars, un viņš ir tas, kas mūs vada līdz tai dienai, kad mēs sastapsimies ar to kungu, ar Jēzu. Bet redziet, kas par lietu, tā attieksme, es gribu pateikt, uzsvert pašu to attieksmi. Tavi ļaudis, mani ļaudis, tavs Dievs, mans Dievs. Redziet, kur tu ies, tur es iešu, 16. pāns, atvainojos, 16. pāns tas ir, ja? Es izlasīšu vēlreiz, 16. pāns, 1. nodaļa Rūtas grāmatā. Bet Rūte sacīja, nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kur tu iesi, arī es iešu, un kur tu mitīsi, tur arī es mitīšu. Tavi ļaudis ir mani ļaudis, un tavs Dievs ir mans Dievs, ar lielo burtu Dievs. Tad runa iet par mūsu Dievu. Redziet, jo viņa piedāvāja viņai iet atpakaļ pie savas tautas un pie viņas dieviem, ar mazo burturi. Ja? Ko es gribu teikt, mīļā brāļa māsas? Ja tu esi draudzes daļa, tevi jābūt šādai nostājai. Visi draudzes cilvēki ir mani draudzes cilvēki. Kur draudze virzās, tur es virzos. Viņu Dievs ir personīgi mans Dievs.
Tas ir ļoti svarīgi, to mēs nevaram mēs to atcelt, izdzēst. Ja tev būs tāda attieksme, tu vienmēr būsi cilvēks, kas draudzi savieno. Es, piemēram, gribu būt cilvēks, kurš ir nevis tas, kurš šķeļ draudzi, bet kurš savieno draudzi, vienkopus. Un uz to es jūs svētīju, mīļie brāļi māsas, lai arī jums ir šāda sirds, šāda attieksme kā Rūtei, jo mēs zinām, kā beigās Dievs viņu svētīja. Ļoti bagātīgi. Tieši caur šīm radniecības saitēm. Radniecības saites, gribu teikt, caur Jēzu Kristu mums visiem ir Jēzus Kristus vārdā. Amen.